Let's spill the tea. Čau visiem, šodien parunāsim par Latvijas YouTube pirmsākumiem. Es ticu, ka lielākā daļa no jums ir šo platformu sākuši skatīties salīdzinoši nesen, un pat nezinu, kā šī platforma izskatījās pirms mums bija Rojas Rodžers, Evelīna, Čau visiem! Laura Lācis, Čau, draudziņ! ģenerālis, Top streamers, bļa. Niklaus Esam Liepājā. un citi Latvijas YouTube milži. Es personīgi pats savus pirmos YouTube soļus spēru 2010. gadā, kaut kur gada beigās, kad es publicēju savu pirmo YouTube video. Sveiki! Šis ir mans pirmais vlogs manā mūžā. Varbūt man nav tik daudz zināšanas par pašiem pirmsākumiem, varbūt pirmsākumi jau bija iepriekš, tāpēc, ja jūs zinat ko vairāk par to, ierakstiet komentāros. Tie, kur 2010. gadā jau mācēja staigāt, varbūt atcerās, ka šī platforma YouTube izskatījās šādi. Īstenībā labs throwbacks uz tiem gadiem, kad es YouTube uzsāku, jo patiešām tā platforma izskatījās tā kā mājaslapa no kaut kādiem 90. gadiem, bet tajā laikā neviens nesūdzējās par dizainu vai par izskatu, jo nebija jau nekā labāka. 2010. gadā Latvijā YouTube platforma nebija īsti saprotama apkārtējiem cilvēkiem. Lielākā daļa cilvēku YouTube gāja, lai tikai noskatītos kādus mūzikas video vai arī smieklīgu skaķu video, bet tas arī viss pie tā arī apstājās. Nevienam arī nebija īsti saprotams koncepts par YouTuberiem, ka jebkurš cilvēks var publicēt savu saturu šajā platformā un tādējādi atrast savu auditoriju. Kad izveidojumi publicēja savus pirmos videos, diezgan ātri arī pamanīju, ka šajā platformā ir arī citi latviešu satura veidotāji. Liekas, ka 2010., 11., varbūt pat 12. gadā Latvijas satura veidotāju komunu veidoja tikai kaut kādi 5, 6, 7 cilvēki, jeb kanāli. Viens no pirmajiem Latvijas youtuberiem, ko es atklāju, bija Jānis, jeb cilvēks ar kameru. Tajā laikā ļoti aktīvi uzturēja savu YouTube kanālu ar dažādiem skečiem, vlogiem un arī informatīviem video. Opī! Nē, tev ir zobi! Savu veco kanālu viņš pārdeva pagājušajā gadā, bet viņam arī ir jauns kanāls, kurā viņš pārpublicē savus vecos video ik pa laikam. Kā arī veido jaunu saturu, tā kā piesakojiet Jānim. Un starp citu, visi cilvēki, par kuriem es runāju šajā video, kuriem vēl ir esoši kanāli, visi linki būs aprakstā. Bija vēl kanāls Signe, jeb tikai Signe, starp citu ļoti talantīga mūziķa. Tajā laikā YouTube'ā viņi publicēja dažādus coverus, kā arī tag video un life update video un visu kaut ko tam līdzīgu. Jā, tad čau visiem! Tas Igne! Kas bija ļoti interesanti, jo man liekas, tā komuna bija tik maziņa, ka mēs viens otru skatījāmies. Un es atceros, ka bija vairāki tagi, kurā mēs viens otru tagojām un veidojām video par tiem tagiem. Signa arī bija pirmā YouTubera, ar kuru mēs nolēmām tikties, un mēs arī izveidojām visādus collab video un vlogus un tam līdzīgas lietas. Te ir Igne, nu, visu pusē, jā? Reku reglīt. Kas ir mainījies tavā dzīvē? Kopš tu esi sākusi YouTube'ā likt video? Signe, ja tu šo skaties, sarunājam tikšanos un uztaisim vēl kādus video. Mums ir jāatrod tā projekta menedžera. Tad bija pāris YouTube kanāli no Liepājas. Es nezinu, kāpēc Liepāja ir šī vieta, no kurienes nāk daudz YouTuberi Latvijā, bet hei, tolaik arī tā bija. Kanāls Robbieworks, es nezinu, vai kanāla nosaukums bija tāds pats arī tālajos 2010. un 11. gados, bet viņi tolaik publicēja visādus prankus, kurus viņi veidoja gan Liepājā, gan uz Rīgas ielām. Bija super fani viņus skatīties, bet diemžēl šobrīd es tajā kanālā vairs nevarēju atrast šos video. Es nezinu, vai viņi ir privatizēti vai dzēsti, vai arī viņi ir pilnīgi citā kanālā, par kuru man nav ne jausmas šobrīd. Bet varbūt daļa no jums atcerās šos prank video. Tiešām tas kanāls bija iespaidīgs tolaik. Un šobrīd arī viņš ir iespaidīgs, viņiem ir gandrīz 100,000 subscriberi. Vēl viens amazing YouTubers no Liepājas, man šķiet, ka no Liepājas viņš bija Pēters, jeb Favorite Peter. Viņam šobrīd visi video laikam ir dzēsti, jeb privatizēti, kurus viņš taisīja, bet viņš taisīja tādus komēdiskus skečus. Bija patiešām ļoti smieklīgs saturs, un es atceros, man viņa video ļoti patika. Bet, diemžēl, man nav ko jums parādīt. Varbūt man jāuztais nākamā epizode, kur es sazinos ar šiem YouTuberiem un parunājos ar viņiem. Kā jums liekas? Tad bija, protams, kanāls Edart TV, kurš ļoti daudz gadus bija populārākais kanāls Latvijā. Viņi filmēja dažādas intervijas uz Rīgas ielām, sakoja līdzi Mārtiņam Grīcmanim, bija ļoti daudz sērijas, un man liekas, lielākā daļa skatītāju tieši skatījās Mārtiņa Grīcmaņa sērijas, kur viņi sakoja Mārtiņam Grīcmanim, parādīja, kā viņam iet pa dzīvi un kāds ir viņa dzīves stils. Sveicināt tauta. Bet, ja godīgi, šie ir visi Latvijas YouTuberi, kurus es varu saskaitīt uz saviem rokas pirkstiem 2011.
un iespējams, ka 12. gadā. Es varētu kļūdīties ar datumiem, tā kā piedodiet. Ar laiku un gadiem, protams, šī platforma auga un kļuva arvien populārāka, un daudz cilvēkiem šī platforma jau bija kaut kas vairāk kā tikai kaķu video vai mūzikas videoklipi. 2012. un 2013. gadā mums parādījās tāda kanāla kā Funface TV, kurš šobrīd, manuprāt, ir top 1 kanāls Latvijā. Viņi tolaik YouTube'ā publicēja ļoti daudz dažādas video, bet, manuprāt, populārākie video un video sērijas bija ar nosaukumu Kas tikko notika. Nu kur ņems? Es jau nezinu, var jau ņemt to. Bet viņš tāds baigi maziņš izskatās, es nezinu. Labi, davai, es te ņemtu. Ierakst komentāros, ja tu atceries tos vecos video un skaties Funface TV jau tad. Ap to pašu laiku arī izveidojos kanāls Pirmā vieta TV. Vai jūs esat sapīpējušies? Savākušies zaļo? Kaut kā tuvākās stundas laikā varbūt? Nē. Varbūt dažu minūšu laikā. Varbūt. Šis kanāls līdzīgi kā Edart TV fokusējās uz intervijām Rīgas ielās, bet varbūt šeit bija vairāk uz humoru tas kontents, kā arī viņi apsprieda tēmas, kas bija aktuāls jauniešiem. Es nezinu, kāpēc, bet no 2012. līdz kaut kādam 2014. gadam ielu intervijas bija top lieta Latvijas YouTube'ā. Visi to skatījās un visiem patika tas žanrs. Tajā laikā arī kaut kur pie apvāršņa parādījās mans vārda brālis Uldis, jeb Uldons TV. Sveiki, mani mazie draugi! Šodien mēs taisam jaunu video, kuram šobrīd arī pieder viens no lielākajiem Latvijas YouTube kanāliem. Cik es atceros, toreiz Uldons veidoja daudz dažādas video, arī vlogus, bet, manuprāt, šobrīd liela daļa no tiem video ir dzēsti vai privatizēti, bet es atceros viņu kā super lielu reklamētāju priekš Burger Studio, kur viņš strādāja. Tieši tevi mēs gaidām šodien ciemos pie mums! Kā arī viņa kanālā un vispārīgi Latvijas YouTube'ā veidojās šī jaunā tendence uz video spēlēm un gameplay video. Tur arī viņš publicēja dažādas gameplay video. 2013. gadā arī, manuprāt, izveidojās kanāls un raidījums atrasts internetā. Raidījums, kuru veidoja Vita un Uģis. Welcome to the club. Un es vēl joprojām esmu lielā šokā par to raidījumu, jo viņš bija ne tikai tehniski labā kvalitātē, bet arī saturiski ļoti augstā kvalitātē. Bet, manuprāt, atrasts internetā un daudzi citi Latvijas YouTube'ā iesāktie projekti neatrada savu dienas gaismu dēļ tā, ka varbūt auditorija vēl nebija gatava tādam saturam. Es ļoti ceru, un man šķiet, ka 2019. gads ir labs gads, kad atrasts internetā varētu uzsākt savu raidījumu rebootu vai kaut ko tam līdzīgu. Vita, Uģi. Nu jau esam nonākuši ap 2015. gadu, un šis ir gads, kad Latvijas YouTube sāka uzsprāgt. Šajā platformā parādījās tāda satura veidotāja kā Evelīna Pārkere, jeb tolaik Make-up ar Evelīnu. Čau visiem! Ar jums mēs Evelīna. Laura Lācis. Čau visiem! Un daudz citi. Un šie visi satura veidotāji izveidoja tādu kā snowball efektu, tādējādi piesaistot jaunus cilvēkus, kā skatītājus, kā arī jaunus cilvēkus, kas sāka veidot saturu. Un nu mēs esam šeit 2019. gadā. Šobrīd Latvijas YouTube'ā nu jau ir izveidojusies izvēle, ko skatīties, un gandrīz katrs savām interesēm var atrast piemērotu kanālu. Es, protams, ticu, ka šis ir tikai sākums, kam daudz lielākam, un es ticu, ka šogad un nākamajos gados mēs redzēsim šajā platformā jaunus satura veidotājus, kas pilnībā izmainīs Latvijas YouTube. Daudzi vēl joprojām svīst un čīkst par to, ka nav ko skatīties, nav pietiekoši daudz satura un tā tālāk, bet, manuprāt, mēs par šiem gadiem esam tik daudz soļu spēruši un ir panākts diezgan liels progress. Komentāros, ja kas ierakstat, kurā gadā jūs sākāt skatīties kaut kādus latviešu satura veidotājus šeit YouTube'ā un kas tie bija par kanāliem, ko jūs skatījāties. Es ticu, ka es esmu palaidis garām arī kanālus, kurus noteikti es zinu, bet es šobrīd vienkārši no galvas nevarēju atcerēties. Tā kā es atvainojos, ja es kaut ko pateicu nepareizi, vai arī ja es pateicu kaut kādus gadskaitļus nepareizi, kurš kanāls sākās, piedodiet man. Vēlos arī komentāros atvērt diskusiju uz to, kā jums šķiet, vai Latvijas YouTube šobrīd ir attīstības stadijā, vai arī mēs esam kaut kādā stagnācijas periodā un esam visu laiku vienādi. Paldies, ka noskatījāt šo video. Es pats vēlos atgriezties šajā platformā un šajā kanālā un mēģinu katru nedēļu izveidot jaunu video. Tā kā, ja vēl neesi to izdarījis, noteikti nospied pogu abonēt un padalies ar šo video savos sociālajos tīklos. Šādu video jau ļoti ilgi es vēlējos izveidot, jo man šķiet, ka tas ir ļoti interesanti paskatīties, no kā mēs esam radušies, no kā šī Latvijas YouTube komūne ir radusies un kur tas viss sākās. Paldies, ka skatījies un tiekamies nākamreiz. Tā.